ir pienācis tas brīdis, kad transporta līdzekļu vadītājus varēs sodīt par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem arī citās Eiropas Savienības valstīs. Man liekas, par šo tēmu, Mistas kundze, mēs ar jums jau runājām diezgan sen. Kāpēc tāds ilgs process? Te būtu jārunā par divām lietām. Pirmkārt, tika apstrīdētas šīs direktīvas, kas dod tādas tiesības juridiskais pamats, un proti šī direktīva tika veidota kā sadarbība starp policijas iestādēm Eiropas Savienības dalību valstīs. Un šo pamatu tomēr galu galā uzskata par nepamatotu. Un līdz ar to arī pat labāk ir izstrādāti grozījumi, ir pieņemts jauns juridisks pamats. To šobrīd ir pieņēmis Eiropas Savienības parlaments. Un tagad faktiski atliek tikai šī nobeiguma procedūra. Tas vēl ir jāakceptē Eiropas Savienības ministru padomē. Tā ir viena šīs lietas juridiskā puse. Otra lieta, ja mēs runājam par Latviju, tad, lai kaut ko šādu ieviestu arī Latvijā, pirmkārt bija jāsakārto juridiskā bāze. Tas ir paredzot noteiktus grozījumus normatīvajos aktos, kas tad šādu iespēju pieļautu. Kā arī bija jāizstrādā tehniskais risinājums, lai varētu kaut ko tādu vispār realizēt. Tas brīdis ir pienācis, ka šis tehniskais risinājums ir izstrādāts, arī normatīvais regulējums ir sakārtots, un pagājušajā nedēļā Latvijā bija Eiropas Savienības eksperti, kuri tad novērtēja, kāda sistēma Latvijā ir radīta. Sakārtojot vēl attiecīgu dokumentāciju, tas nozīmē, ka mēs arī tuvākajā laikā varēsim sodīt visus tos vadītājus, kuri ir izdarījuši pārkāpumu Latvijā no citām Eiropas Savienības valstīm ar tātad citās Eiropas Savienības valstīs reģistrētiem transporta līdzekļiem. Un to pašu arī varēs darīt citas valstis attiecībā pret Latviju. Tātad, ja, piemēram, Latvijas transporta līdzeklis būs izdarījis pārkāpumu Portugālē, tas nozīmē, ka Portugāle varēs paskatīties, kas tad ir īpašnieks šim transporta līdzeklim Latvijā. Viņi tiks Latvijas reģistrē? Jā, un līdz ar to būs iespējams nosūtīt lēmumu par soda piemērošanu. Un šeit laikam ir jāizdara viena piebilde. Sodīt vēl nenozīmē piedzīt naudu. Direktīvas mērķis jau bija nodrošināt informācijas apmaiņu. Un arī tā bija tiešām liela problēma, un ilgi tika strādāts, bija kaut kāda kopīga viedokļa, lai vispār varētu šādu direktīvu realizēt. Un šis darbs ir beidzot vainagojies ar panākumiem. Direktīva ir faktiski tādā jau darba režīmā. Un līdz ar to tā būs jau arī liela iespēja zināt, kas tad ir Latvijā pārkāpis ceļu satiksmes noteikumus, un attiecīgi piemērot sodu un nosūtīt to pārkāpējam. Tātad Francijas iedzīvotājs franču valodā, igaunis igauniski, itālis itāliski saņems paziņojumu par izdarītu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu Latvijā. Tāpat arī latvieši latviski saņems par izdarītiem pārkāpumiem Lielbritānijā un visās pārējās Eiropas Savienības valstīs. Bet, ja mēs paskatāmies uz citu Eiropas Savienības valstu pieredzi, kaut vai piemēram uz Lietuvu, kur šī direktīva jau darbojas apmēram gadu, tad ir jāsaka, ka tomēr transporta līdzekļu īpašnieki ir likuma paklausīgi un naudas sodi tiek maksāti.